Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šai gavēņa laika 2. svētdienā uzklausiet Dieva vārdu no Mateja evaņģēlijas 17. nodaļas. Pēc 6 dienām Jēzus ņēma Pēteri un Jēkabu un viņa brāli Jāni un veda tos saurup uz augstu kalnu. Un tika apskaidrots viņu priekšā, un viņa vaigs spīdēja kā saule. Viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma, un redz tiem parādījās Mūzes un Ēlija un runāja ar viņu. Pēteris griezās pie Jēzus un sacīja: Kungs, šeit mums ir labi. Ja tu gribi, es celšu šeitan 3 teltis. Vienu tev, vienu Mūzum, vienu Ēlijam. Tam vēl runājot, redzi spoža padebesis to apēnoja, un redzi balss no padebeses sacīja: Šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts. To jums būs klausīt. Kad mācekļi to dzirdēja, tie krita uz savu vaigu un ļoti izbijās. Bet Jēzus pienāca pie tiem, aizskāra tos un sacīja: Cēlieties un nebīstieties. Bet, kad tie acis savas pacēla, tie neredzēja neviena, kā tikai Jēzu vienu. Un no kalna nokāpjot, Jēzus tiem pavēlēja un sacīja: Par šo parādību nestāstiet nevienam, tiekāms cilvēka dēls nebūs no miroņiem uzcēlies. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam. Nāc apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar Tavu svētā vārda patiesību, jo mēs ticam, atzīstam un apliecinām. Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīga un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Cik Jēzum bija mācekļi? Ja mēs tā paskaitam, tie tuvākie, kas bija kopā ar viņu, bija 12. Tad vēl ir kaut kādi 70, kurus viņš izsūta, nākamais loks, un tad vēl nākamais loks. Tad vēl bez mācekļiem ir viņu sievas un vēl dažas dievbijīgas sievietes, kuras mācekļu pulkam palīdz dažādos veidos. Un, protams, tad vēl ir arī visi tie ļaudis, kur ir Jēzus uzrunāti, dziedināti, kādā īpašā veidā viņš viņiem ir palīdzējis un kuri staigā Jēzum un viņa mācekļiem, tuvākajiem mācekļiem līdzi. Tātad tuvākie mācekļi 12, bet pārējos, cik daudz viņi ir, to skaitu grūti ir pateikt. Jēzus ņem 3 mācekļus no to 12 skaita, Pēteri, Jēkabu un viņa brāli Jāni, un kopā ar viņiem dodās uz augstu kalnu. Uz vietu, kur vēlāk notiek brīnumainas lietas, uz apskaidrošanas kalnu. Arī es, tad, kad biju Izrēlā, biju tai vietā, kur Jēzus tika apskaidrots un kur šie īpaši izredzētie 3 mācekļi, Pēteris, Jēkabs un Jānis, redzēja šo brīnumaino parādību, kuru mēģinot ieteikt vārdos evaņģēlists Matejs, kurš pats, protams, nebija klāt, un acīm redzam to pierakstīja pēc Pētera, Jēkaba vai Jāņa sacītā, viņš apraksta, kā tas izskatījās ārēji. Jēzus vaigs spīd kā saule. Saule spīd tā, man te spīd acīs prožektori, bet uz tiem es pat varu paskatīties tā, nav tik traki, nav gluži apžilbinoši.
Bet, ja mēs mēģinām paskatīties dienā uz spožu sauli, tad saule ir tik spoža, ka uz to paskatīties nav iespējams. Tā īslaicīgi tu vari uzmest aci, bet tā uz sauli dienas zenītā skatīties, tas ir bīstami, var zaudēt redzi. Tik spoža bija Jēzus seja. Un viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma. Arī drēbes baltas kā gaisma, un es skatos uz tiem prožektoriem, tur ir gaisma, balta, mazliet varbūt iedzeltena. Mēs iedomājamies, tas varētu būt Jēzus tēls, kurš viss spīd kā tāda spoža gaisma, bet jo īpaši spoži spīd viņa seja. Un ar to visa parādība vēl nebeidzas. Līdz ar Jēzu parādās vēl 2 cilvēki. Turklāt tādi cilvēki, kuri sen jau vairs nav starp dzīvajiem. Mūzes, tas, kurš ebrejus no Ēģiptes jūga aizved uz apsolīto zemi, un viens no jaudīgākajiem vecās derības praviešiem Ēlija. Un tad mācekļi redz, kā Mūzes un Ēlija šajā gaismā, kas caurauž visu, runā ar Jēzu. Tālāk mēs nezinām, kādas tieši bija sajūtas šiem mācekļiem, Pēterim, Jēkabam un Jānim, bet Pēteris, griežoties pie Jēzus, izsaka tādā ļoti vienkāršā veidā, kā viņš tajā brīdī jūtas, un droši vien viņš saka ne tikai no sevis, bet arī runā par pārējiem, kā jūtas pārējie Jēkabs un Jānis. Šeit mums ir labi. Šeit mums ir labi. Jā, viņiem ir labi spīdošā Jēzus un klātesošā Mūzes un Ēlijas tūmā. Un ja mēs mēģinātu pateikt, kas tad ir tas, ko viņi piedzīvo, kas tad tā apskaidrošana, tā spožā gaisma, kas tas tāds ir, mēs varētu teikt tā, ka viņiem ar tādu acu kaktiņu tiek ļauts ieskatīties debesu aizkulisēs, viņiem tiek dota iespēja ieraudzīt kaut ko no Dieva tuvuma, sajust un piedzīvot kaut ko, kas cilvēku sagaida debesu valstībā. Tā mazliet, tā uz īsu brīdi, tā ar vienu acu kaktiņu. Cik tas viss notika ātri, to mēs redzēsim mazliet tālāk, bet ar šo piedzīvojumu viņiem pietika, lai viņi teiktu, šeit mums ir labi, celsim 3 teltis. Pēteris pasaka to, kas ir acīm redzami kaut kāda neprātība. Viņam ir tik labi, ka viņš pat nespēja tā prātīgi un sakarīgi runāt. Viņš piedāvā, šeit mums ir labi, celsim teltis. Teltis parasti ceļ, lai apmestos uz kādu laiku. Un tas tā interesanti. Mēs esam ceļinieki, kur iet cauri šai dzīvei, un mūsu dzīvē ir kādi pieturas punkti. Fiziski pieturas punkti, garīgi pieturas punkti. Un ja mēs kaut kur kādreiz braucam ar teltīm, tad arī mums ir pieturas punkti, un parasti pieturas punkts ir nakts, mēs pārnakšņojam, tad telti nojaucam un dodamies tālāk. Bet pie ebrejiem, kas ir daudz mācījušies arī ceļot, telts ir daļa no mājokļa, un ceļošana, tā ir arī daļa no viņu dzīves, bet katrā ceļojumā ir labi apstāties tur, kur ir labi. Šeit mums ir labi, celsim 3 teltis. Un
Tādā veidā apustulis Pēters piedāvā iekonservēt šo brīdi, palikt tajā, bet te ir vairāki beti. Atcerēsimies to, ko sākumā teicu par Jēzus mācekļu skaitu. Tie tuvākie, ja mēs ņemam pašu tuvākus, tikai 12. Bet šo sajūtu šeit mums ir labi. Jēzus ļauj piedzīvot 3. Mazākai daļai, tikai 3 no saviem mācekļiem Jēzus ļāva uzkāpt kopā ar sevi kalnā, redzēt viņa spīdošo vaigu un drēbes, redzēt un piedzīvot viņa sarunu ar Mūzu un Ēliju. Tikai 3 no vistuvākā loka Jēzus ļāva ieskatīties tajā valstībā, kas mūs, es ceru, visus gaida, debesu valstībā, Dieva klātbūtnē, bet apskaidrošanas kalnā Jēzus uzkāpa ar 3. Bieži vien runājot ar dažādiem cilvēkiem, ir nācies dzirdēt liecības par to, ka nav jau tikai tā, ka apustuļi vai kādi no pašiem tuvākajiem Jēzus mācekļiem kādreiz varēja piedzīvot iespēju ieskatīties ar vienu aci debesu valstībā, jeb tajā, kas mūs gaida. Šeit pat mūsu Saulkrastu un Skultes draudzēs es esmu sastapis cilvēkus, kuriem varbūt negluži tādā veidā, ka pats Jēzus ar Mūzu un Ēliju parādās un spīd un runā, bet līdzīgā veidā, kad ir kāds gaišs tēls, kāda gaisma, kāda balss, kas runā, uzrunā, mierina, dod cerību, kāda balss ar līdzējošām patīkamām sajūtām un apsolījumu. Kaut kas tāds ir bijis daudziem cilvēkiem. Pirms dažām dienām bija bērēs. Parasti bēres sastāv no 2 daļām. Pirmā ir tā oficiālā bēra dievkalpojums, un tad mazākā daļa vai viena daļa no ļaudīm dodās pie bēru mīlestība galda, un es labprāt vienmēr dodos līdzi tādēļ, ka tā ir iespēja tuvāk pasēdēt pie galda un parunāt ar cilvēkiem, kurus iespējams es nekad dzīvē līdz šim neesmu saticis un nezinu, vai satikšu vēlreiz. Un tā ir iespēja liecināt, runāt par Dievu un arī dzirdēt kādas liecības. Šajā trešdienā mīlestība 2. daļa bija tāda, ka mēs runājām, un es stāstīju par kaut kādu savu garīgo redzējumu un pieredzi. Un man par lielu prieku un pārsteigumu arī no klātesošajiem cilvēkiem vairāk apliecināja, ka arī viņi kaut kādos savas dzīves kritiskos punktos ir dzirdējuši kādu balsi, redzējuši kādu tēlu, kas viņiem vienai daļai tas parasti notiek kādā komā, kādās smagās veselības problēmās vai avārijā. Un cilvēks redz kādu tēlu, dzird balsi, un tas ir tāds pagrieziena lūzuma punkts dzīvē, no kura seko tālāk augšupēji. Un tad ir tā brīnišķīgi redzēt, ka nav tā, ka Dievs atklājas un Dievs ļauj kaut kādā savā skaidrībā vai debesu valstībā ieskatīties tikai tiem, kas tur pirms 2000 gadiem dzīvoja saviem mācekļiem, bet Jēzus to mēdz atklāt un atklāties arī tagad. Protams, lielākā daļa cilvēku var teikt, es neesmu dzirdējis balsi, es neesmu redzējis eņģeli, es neesmu redzējis nekādu spīdošu tēlu, un tur arī nav nekā neparasta, jo līdzīgi kā Jēzus ņēma
no saviem apustuļiem tikai 3, pārējie neko no tā nepiedzīvoja. Tā arī draudzē nav brīnums, ka ir cilvēki, un katrā draudzē visur var atrast kādus cilvēkus, uz kuriem Dievs īpašā veidā ir runājis, ļāvis kaut ko sajust, redzēt vai piedzīvot. Ja tā var teikt, pavēris debesu maliņu un ļāvis ieskatīties, kas ir aiz šīs zemes dzīves tur mūžībā. Bet tā nav lielākā daļa. Protams, tad, kad cilvēks piedzīvo kaut ko līdzīgu, ir saprotams, šeit mums ir labi, šeit mēs gribam palikt. Ir saprotama šī vēlme, ja nu tev ir atklājusies Dieva valstība, ja nu tev ir bijusi šī unikālā iespēja paskatīties un redzēt kaut ko un tikt stiprinātam ar šo debesu atklāsmi, rodas vēlēšanās palikt šeit. Šeit mums ir labi. Es neesmu redzējis eņģeļus. Jēzus ar spīdošu vaigu nav runājis ar mani un Mūzu un Ēliju. Nekādās vīzijās redzējis neesmu. Tomēr Dievu, kurš ļauj piedzīvot savu klātbūtni, Dievu, kurš ienāk manā sirdī un dvēselē tādā mērā, ka es gribu teikt, šeit man ir tik labi, ka es gribu te palikt. To gan es esmu piedzīvojis vairāk kārt. Tomēr gan no citiem, gan no savas pieredzes esmu mācījies vienu lietu. Ja arī Dievs pavēr debesu valstības maliņu un ļauj tur ieskatīties, tas nav uz palikšanu, tas nav uz ilgu laiku. Tas ir ar mērķi, lai stiprinātu, lai iedrošinātu, bet ne tādēļ, lai paliktu šeit. Bet kas tad ir, kas paliek? Tad, kad Pēteris sāka Jēzum stāstīt savu grandiozo pēdiņās ideju par 3 telšu celtniecību, tajā pašā brīdī visa šī debesu klātbūtne strauji mainījās, kā evaņģēlists Matejs raksta, tajā pašā brīdī, kad Pēters vēl runā, padebes sapēno un balss no debesīm saka, šis ir mans mīļais dēls, pie kur man labs prāts, to jums būs klausīt. Nākamajā brīdī pēc šīs balss mācekļi jau krīt uz savu vaigu pie zemes, bailēs. Viņu šeit ir labi, pārvēršās, šeit man ir kļuvis baiss, man ir bail. Bet balss no debesīm saka vārds. Jēzus saka vārdu. Jēzus runā un māca. Sajūtas un emocijas, piedzīvotā Dieva klātbūtne nepaliks ar mums vienmēr. Atmiņās, jā, pieredzē, jā, bet aktuāli tā, šeit man ir labi un tā būs vienmēr, tā nebūs. Tā nepaliks. Šeit uz zemes tas nav iespējams. Tur debesīs, pārkāpjot mūžības slieksni, jā, tur tā būs. Ko acis nav redzējis, ko auss nav dzirdējis, kas neviena sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Tur būs nemitīgā Dieva klātbūtne, Dieva žēlastība, prieks, līksmība, laime, absolūtais Dieva tūms, kas nekad nebeidzas. Bet šeit šī atklāsmes, Dieva klātbūtnes brīži kaut kad vienmēr beidzas. Bet ir kaut kas, kas nebeidzas, kas nepāriet un nepāries līdz tam brīdim, kad mēs uz palikšanu ieiesim tai skaidrībā, kuru varēja uz brīdi redzēt Pēters, Jēkabs un Jānis. Dievs mums ir atstājis savu vārdu. Dievs mums ir atstājis savu vārdu, Jēzus sacīto vārdu,
Un balss no debesīm uz mācekļiem sacīja: šis ir mans mīļais dēls, pie kur man labs prāts, to jums būs klausīt. Kas paliek? Jēzus saka, ka viņa vārds paliek. Viņa klātbūtne paliek viņa vārdā. Un ja mēs gribam zināt, kāds ir pareizais virziens, ja mēs gribam joprojām cauri pasaules vētrām turēties pie Dieva, turēties pie Kristus un nonākt tai svētlaimībā un skaidrībā, mums nevajag turēties pie emocijām, sajūtām, piedzīvojumiem vai pārdzīvojumiem, bet mums vajag turēties pie dzīvā, svētā, skaidrā, nemainīgā Dieva vārda. Klausīties šo Dieva vārdu un viņam paklausīt. Un tas ir arī tas, ko balss, debes Tēva balss mācekļiem sacīja. Jēzus ir mīļais dēls, mūsu kungs, un mums viņu būs klausīt. Tad, lai Dievs dod savu žēlastību, mīļie brāļi un māsas Kristū, kā mēs varam būt ar atvērtām acīm, ausīm un sirdīm pret Dievu vārdu. To klausīties un tam paklausīt. Un piedzīvot Dieva svētīgo klātbūtni arī grūtībās, sāpēs, bēdās, ciešanās, pārbaudījumos, visā tajā, ko šai zemes dzīvē mums nāksies piedzīvot, līdz tam svētīgajam brīdim, kad caur Dieva vārdu un ticību mēs tiksim vadīti un iesim apsolītajā skaidrībā, kas nebeigsies nekad. Āmen. Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargī jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.